var savu repertuāru izdejot un ir svētkos. Gatavošanās noteikti prasa arī daudzdimensionālu pieeja. Es iedomājos, taču visi instrumenti ir jāsagatavo. Instruments balss, instruments kājas, instrumenti tērpi. Tas ir arī pūšami instrumenti beigās, kas noteikti īpašu, iespējams, tehnisko apkopi pirms tam prasa pirms šīs svētku intensitātes, kas ir vajadzīga gan mēģinājumos, gan arī koncertos. Tāda saudabīga tehniskā. Bet tam tiek veltīts ļoti daudz laika. Jāsaka tā, pašdarbnieki ne ar ko citu neatšķirās varbūt no studentiem un visiem pārējiem, kuriem kaut kādas svarīgas lietas īstenošanai ir tieši pēdējās naktas sindroms. Bet pašdarbnieki tiešām ļoti rūpīgi sagatavojās, un es domāju, ka arī pēdējā dienā līdzi ņemamo nekrāmēja un nelika somās, ka tas jau bija iepriekš. Bieži vien tieši tā ir, ka pat pašdarbinieku kolektīvi mākslinieciskie vēl ar lielāku rūpību ieiet tam nekā tie, kuriem tas ir regulāri darīšana, saņem, samaksā, izdari, protams, par savu kanti un tās spodināšanu un turēšanu var runāt visādos gadījumos, bet tieši pašdarbības kolektīviem sevi apliecināt, pierādīt sev jau vispirms un, protams, arī pārējiem. Lūk, mēs esam caur Gārdas novadu nonākuši jau pie Daugavpils pilsētas. Vadītājs Arnolds Grimberts. Deju kopa Eiži, starp citu iepriekš no Daugavas novada Andzeļa pagasta aizgājas. Nepievērst tam īpaši vēl pat lielāku uzmanību, bet atcerējos, reiz saslēdzās kopā iepriekš, laikam Vidzemē bija par Ežiem, kas visu gadu dejojot un neguļot. Eži modē, Eži populāri. Tas no Ežezera krasta. Arī Daugavpilī būs deju kolektīvs Saime, kurš arī piedalījās, bija starp labākajiem Latvijas kolektīviem un ļoti atraktīvi braukuši tālo ceļu uz skati no Daugavpils. Un lūk, Daugavpils, kur mums ir šī domāšana, ka tur ir ļoti internacionāla vai, teiksim, krievalodīga vide, cik daudz ir kolektīvi. Kā nekā otra lielākā. Jā. Bet šeit arī dominē tad ļoti spilgti pārstāvēti mazākumtautību kolektīvi. Gan Poļu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs, gan Krievu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs. Arī kopumā, kā jau esam sacījuši pāris reizes, 96 mazākumtautību kolektīvi piedalās šajos dziesmu un deju svētkos, kuros kopumā milzīgs dalībnieku skaits, vairāk nekā 40,000 no dažādām pasaules vietām. Dejotāju vislielākais pulks 603 deju kolektīvi, kori 388 kolektīvi un arī vokāli ansambļi nav īpaši maz 224. Liela daļa no viņiem arī šovakar Meža parkā visi saticēs vienu vietu, bet pašlaik gājienā, kur varat vērot LTV1, dodas Brīvības iela no Brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim. LTV7 arī ir skatām šis gājiens, tiesa gan citos rakursos, ar intervijām, ar to, kā tas noslēdzas pie Dailes teātra, un arī ar mūsu pārējo kolēģu savāktajām emocionālajām un vizuālajām odziņām, tā jādomā. Savukārt portālā LTV LV arī varat vērot to, kas kamerā redzams Brīvības un Ģertrūdas ielas stūra. Šī kamera atrodas, nozīmē, ja kaut kas ir palaists garām šeit pie Brīvības pieminekļa, iespējams to var vēl noķert nākamajā un aiznākamajā kontrolu punktā un vērot. Protams, arī pašiem klātienē iespēja vēl ierasties, jo Kurzeme ir nogājusi jau šajā gājienā, ir gājusi Vidzeme, gājusi ir Sēlija un tagad Zemgale arī, un tagad Latgale, konkrēti Daugavpils pilsētā. Ļoti gaiši, ļoti gaiši. Viņiem arī ir tipiski Latgales tautas tērpiem šie gaišie toņi. Tiešām tādi Daugavpils 13. vidusskolas jaunais koris. Es tikai tagad skatoties tā iedomājos Latgalē, mēs tā runājam, bet ja ņem, tā ir arī kultūra vide, ko izmanto citi. Ir ļoti daudz dejas, kurās ir ņemts latgaļu faktors, vai tās ir kādas vai kāzu danči, vai kādas kristības dziesmās tas tiek izmantots. Tā kā mēs smeļamies šajā kultūra vēsturiskajā novadā, arī citos novados. Jānis Grimberts. Tautas deju ansamblis Līksne, vadītāja Aija Daugele.
Vidējās paudzes deju kolektīvs. Arī Daugavpils novada kolektīvi pēc pilsētas šeit devušies arī novads. Arī ir pārstāvēts ar dažādiem kolektīviem. Gana liels arī šis novads. Arī te mēs varam kartē papētīt neizbēgami. Jā, tātad Latvijas dienvidu, austrum, pats stūrītis, apakšējais gals. Daugavpils novads ar Demenes, Medumu, Kalpūnas, Sventas, Līksnes, Vaboles, Kalupas, Līdzgals pagastu, arī Dubnes, Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Naujienes, Biķernieku, Vecsalienas, Taboras, Skrudalienas, Lauces un Salienas. Šķiet, ka pat visus pagūlu nosaukt, bet nu gari bija. Jā, un te arī parādās pēc kolektīviem, kad tiek vairāk no šiem pagastiem arī pārstāvēti ar dejotājiem vai dziedātājiem vai folkloras kopām. Maļinavas pagasta jauniešu deju kolektīvs Druvāni, vadītāja Antra Dombrovska. Arī kolektīvs, kas piedalās pirmo reizi. Vadītāja Inga Zeile. Folkloras kopa Rūžeņa, nesot sveicienus tieši no Gleznainā dabas parka Daugavas loka. Tātad ar skaistām dziesmām noteikti tur dzied. Vieta tiešām ir skaista. Jā, prakstā mēs nebija kādu laiku bijis, bet pagājuši vasar šķiet tādā ļoti teiksmainā laikā pabiju, kad mākoņi bija biezi un zem tiem nedaudz spīdēja saule, un tas Daugavas loks izvijās no skatu torņa skatoties. Tas ir vienkārši neticami, ka arī šādi dabas skati pat mums ir it kā šķietam daudz maz viendabīgajā, ja salīdzina ar dziļi raizām bagātām vai ar augstiem kalniem bagātām zemēm, bet tik un tā arī mūsu Latvijas ārēs tik daudz dažādu dabas stūrīšu un rakursu, kurus reizēm pat viskārākais fotogrāfs nevar iedomāties, bet noteikti izmantot to var. Mūzikas un mākslas skolas Lietišķās mākslas studija Pulkola, vadītājs Viktors Kuhaļskis. Nu, un tūlīt arī sagaidīsim Kārsavas novadu. Kārsavas pilsētu, lūk arī nāk svētku dalībnieki no Kārsavas. Līdzīgi līkumoti rāmajam rītupes tecējumam nāk tieši šī dziedātāja un dejotāja saime. Un arī tas ir arī plašs novads. Tur vēl nedaudz tālāk uz austrumiem no Daugavpils, jo ne tikai Baltkrievijas, bet arī Krievijas pierobežas tur jau tuvāk. Izvaltas, Kombuļu, Aulējas, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalmiešu pagasts, Kaplavas un Ūdrīšu.